Nospiežot kreisajā pusē pie operatora sēdekļa esošo sviru uz priekšu, tiek izstiepta strēles roka. Pavalkot atpakaļ, roka tiek ievilkta. Pārvietojot sviru pa labi, ekskavators pagriežas pa labi, bet pārvietojot pa kreisi, pagriežas pa kreisi. Virspusē, virs labās puses sviras, atrodas poga. To nospiežot un turot, pēc tam virzot sviru pa kreisi vai pa labi, var vadīt strēles šūpošanu uz sāniem. Labajā pusē pie vadības paneļa esošais džojstiks kontrolē buldozera lāpstu. Spiežot to uz priekšu, lāpsta nolaižas, pavelkot atpakaļ, paceļas. Ar šo džojstiku iespējams arī izvirzīt un ievilkt kāpurķēdes, izmantojot priekšpusē pie paneļa esošo pogu. Kreisais kājas pedālis vada hidraulisko satvērēju. Spiežot uz priekšu, tas aizveras. Spiežot atpakaļ, atveras. Šīs ir pamata vadības funkcijas RIPA R10 modelim. Izmēģiniet to klātienē Zemnieku ielā 32 Liepājā. Plašāk